Vēlreiz ar skaļiem aplausiem un ovācijām sveicam visus gājiena dalībniekus! Es šajā vakarā mēģināšu runāt pēc iespējas mazāk. Tikai tik, cik nepieciešams, un tieši tā arī šajā brīdī. Vēlos no savas puses jūs vēlreiz apsveikt ar veiksmīgu Līvānu pilsētas svētku vakara ieskandināšanu, iegavilēšanu un aplaudēšanu, bet tā arī būs jāturpina visa vakara garumā. Bet šobrīd es gribētu dot vārdu Līvānu novada domes pašvaldības vadītājam Andrim Vaivodam. Vaivodkungs, lūdzu. Labdien, labdien Līvānos! Es sveicu jūs visus Līvānu novada iedzīvotājus, pagasta un pilsētas iedzīvotājus svētkos. Es sveicu šodien svētkos visus mūsu ciemiņus, visus tos, kas atbraukuši ciemos pie līvāniešiem. Varbūt ir spiesti šobrīd strādāt kaut kur ārpus, bet viņi ir ar mums, viņi ir kopā, viņi grib būt ar mums. Es sveicu arī mūsu delegācijas, kas ir atbraukuši mūsu ciemos, 7 delegācijas no Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas un Polijas. Aplaudēsim viņiem! Es domāju, ka tas arī ir ļoti svarīgi šodien, ne tik vienkāršajā situācijā, kāda valda mūsu pasaulē, ka mēs draudzējamies, ka mēs neaizmirstam viens otru, ka mēs tiekamies, ka mēs apmaināmies ar delegācijām, ka mēs apmaināmies kopā ar mūsu kultūras dalībniekiem, ar izglītības, ar uzņēmējiem, un mēs to turpināsim. Un tāpēc viņi ir šeit, un mēs esam pie viņiem viņu svētkos, lai mūsu iedzīvotāji tiktos, runātu, skaidrotu, jo mēs gribam visi mieru mūsu pasaulē un mieru Latvijā. Aplausus! Es tiešām esmu ļoti gandarīts par šodien redzēto vakaru un visas dienas svētkos, par cilvēkiem, par iedzīvotājiem, par viņu attieksmi visos pasākumos. Man pretī ir smaidīgas sejas, man pretī ir skaisti un sakopti cilvēki, sapucējušies cilvēki, un viņi vienmēr prasa man. Mēs gribam svētkos, mums patīk svētki, un mēs svētkos esam šodien kopā. Bet, lai svētkos svinētu, noteikti ir labi jāpastrādā. Un šodien mēs redzam Līvānus kā sakotu pilsētu, Līvānus kā pilsētu nākotnē. Mēs gribam tādu pilsētu, lai pie mums dzīvotu cilvēki, lai šeit strādātu, lai būtu uzņēmēja darbība. Mēs gribam, lai mūsu pilsētā cilvēks būtu drošs un cilvēkam būtu labi dzīvot. Tāpēc es domāju, ka tas, kas noticis līdz šim un arī turpmāk, kas plānojas Līvānu pilsētā, Līvānu novadā, ir veltīts uz attīstību, uz cilvēka nākotni un arī šie svētki. Svētki ir mūsu tautai, mūsu cilvēkiem, mūsu ciemiņiem. Un mēs parādām sevi šodien, un mēs parādīsim arī rītdienai. Un nākošgad mums ir 90 gadi. It kā gads tas ir ļoti daudz, bet tajā pašā laikā ļoti maz. Un šajā gadā mums ir ļoti daudz vēl jāizdara, lai ar cieņu mēs sagaidītu Līvānu pilsētas 90. gada dienu. Es aplaudēsim, jā. Un, protams, ka man vakar telefona saruna bija ar mūsu valsts jaunievēlēto prezidentu Raimondu Vējoni. Un viņš apsveica mūs šodienas svētkos, un mēs vienojamies, ka nākošgad 16. jūlijā 2016. gadā viņš būs kopā ar mums, un mēs svinēsim 90 gadu jubileju. Un tāpēc es nesu sveicienus no mūsu prezidenta. Viņš šodien ir Latgalē, Rēzeknē un Kraslavā, bet viņš ir ar mums arī kopā domās. Aplaudēsim!
Es domāju, ka ļoti svarīgi mēs šodien esam kopīgi savā vietā un katrs darām savu darbu. Un atbalsts, kas ir mums visiem, ir redzams apkārt. Es gribētu pateikt lielu paldies visiem, kas piedalījās svētku organizēšanā. Es gribu pateikt lielu paldies visiem iedzīvotājiem, kas šeit ir un visiem viesiem. Es gribu pateikt lielu paldies arī mūsu uzņēmumiem, mūsu sponsoriem, mūsu visiem ļaudīm. Lai tauta būtu svētki, ir tautai svētki jārada. Paldies visiem un jaukus svētkus šodien un turpmāk labus darbus. Paldies! Paldies Vaivada kungam! Bet kā jau jūs zināt, oficiāli pasākumi ir arī jāiesāk oficiāli. Tāpēc visiem lūdzu piecelties Latvijas valsts himnai. Līvānu pilsētas svētku vakars ir oficiāli atklāts, bet jāsaka no pieredzes. Līvānos ir tiešām vislielākie un visskaistākie pilsētas svētki. Izbraukājot visu Latviju, es to droši varu teikt. Un to arī var redzēt šeit uz skatuves, jo ir daudz draugu no visas pasaules, jāsaka tā. Un tāpēc dosim vārdu delegācijām, kuras arī grib sveikt Līvānu pilsētu šajos svētkos. Un kā pirmie Lietuvas Republikas Ukmerģes rajona pašvaldība un delegācijas vadītāja Klavdija Stepanova, Ukmerģes rajona padomes priekšsēdētāja vietniece. Labas vakaras Līvaņiem! Dārgie brāļi un māsas, Ukmerģes pilsētas vārdā apsveicu jūsu svētkos. Mūsu draudzība kļūs tikai stiprākā. Novēlu jūsu pilsētai izaugsmi, labklājību un laimi. Jūsu kaimiņi, lietuvieši, vienmēr kopā ar jums. Liels paldies! Polijas Tarnovo-Podgorne pilsētas pašvaldība un delegācijas vadītājs Oskars Cierpževskis, pilsētas pašvaldības sekretārs. Дорогие друзья, в день вашего праздника желаю всем жителям Ливании всего наилучшего, много радости и веселья.
жителей Тарнова Подгорного горячо вас приветствуют. Liels sveiciens svētkos, novēlu laimi un prieku šajā vakarā. Igaunijas Republikas Tallinas pilsētas kā Bērsti rajona pašvaldība un delegācijas vadītājs Johans Hindovs, Tallinas pilsētas kā Bērsti rajona pašvaldības vadītāja vietnieks. Labrīt, Latvijā! Labrīt! Sveiki, Livani! Lai dzīvo latniešu un Igaunijā draudzībā! Wow! Разрешите вам передать искренний привет из города Таллина, Эстонии, из района Хаберсти. Желаем Ливани процветания и развития. Уважаем ваших руководителей во главе Андрис Вайводзом. Мы очень признательны вашему президенту, который уже первый день работы посетил визитом Эстония. Это уже знак признательности и хороших соседских отношений. Igaunia, mīl Latviju! Krievijas Federācijas Kaļiņingradas apgabala Pioņerskas pilsētas pašvaldība un delegācijas vadītāja Jekaterina Fomina. Дорогие жители города Ливаны, от всей души поздравляем вас с этим замечательным праздником, с днем рождения вашего города. Между нашими городами уже некоторое время существуют добрососедские отношения, и мы безмерно этому счастливы. Прибывая из года в год в ваш город, мы замечаем, насколько он становится более прекрасным, более уютным и замечательным, благодаря стараниям Андриса и его команды. Мы желаем всем жителям вашего города благополучия и процветания. С Днем города Ливаны! Paldies! Baltkrievijas Republikas Vileikas rajona pašvaldība un delegācijas vadītājs, Vileikas rajona pašvaldības vadītāja vietnieks Геннадий Костевич. Добрый вечер, жихари города Ливаны. От усіх вілейчан ми вас щиро віншуємо з вашим святом. Жадаємо вам здоров'я крепкого, щастя, поспіхів і всього найлепшого у вашому житті. Ура! Baltkrievijas Republikas Glubokoja rajona pašvaldība un delegācijas vadītāja Alina Kapšuļ. Glubokoja района valsts iestāžu В честь нашей дружбы мы хотим подарить вот эту вазу, чтобы в этой вазе были всегда ваши красивые, как сегодня, цветы. Dāvana. Puķu pods, bet šajā brīdī gan vēlreiz aicināšu Baltkrievijas Republikas Glubokoja rajona pašvaldības delegācijas vadītāju Alina Kapšuļ. Alina. Уважаемые жители города Ливаны, уважаемый председатель, от имени нашего руководства нашего района я привезла здесь замечательные слова, которые в адрес вас адресовал наш председатель с приветом, с пожеланиями добра, мира, здоровья вам, вашим близким, процветания вашему городу, который для нас, мы считаем, искренне побратимым. Мы здесь у вас очень частые гости. Буквально неделю тому назад вас посетила наша большая делегация и привезли к нам домой в Глубокое самые лучшие воспоминания о вас, о ваших людях, сельском хозяйстве, которое проживает на селе, о вашем руководстве, о вашем гостеприимстве. Мы всегда рады принимать вас в нашем городе. Сегодня, насколько я знаю, ваша делегация также присутствует у нас на нашем вишневом фестивале. Мы всегда вас ждем, рады вас принимать, всегда рады вашим детям, вашим художественным коллективам. И вот с пожеланиями, все эти пожелания я передаю вашему председателю, и если он сочтет нужным, более подробно вас потом ознакомит. Я не буду занимать ваше время с праздником, потому что это ваш праздник, это ваш город, это ваше состояние. Paldies liels Baltkrievijas pārstāvēji!
Bet tagad Ukrainas Kamiaņets-Podoļska pilsētas pašvaldība un delegācijas vadītājs Petro Gavriļu. Kamiaņets-Podoļska pilsētas pašvaldības kultūras un turisma департамента vadītājs. Дорогие друзья, уважаемые жители города Ливани, от имени украинской делегации и всех жителей города Каменец-Подольский разрешите поздравить вас с праздником и пожелать вашему прекрасному городу процветания и мира. Ну и, конечно, по поручению мэра города Каменец-Подольский хочу сегодня вручить наивысшую награду города Каменец-Подольский за заслуги перед общиной города Каменец-Подольский. Она вручается мэру города Ливаны Андрису Вайвацу за активную общественную позицию в развитии международных отношений, добрососедские отношения и бескорыстную помощь в реализации двухсторонних отношений. Paldies sveicējiem, bet mums ir vēl viens apsveikums no cilvēka, kurš diemžēl šajā vakarā šeit nevarēja būt, un tas ir viens no Līvānu lieldraugiem, 12. Saeimas deputāts Jānis Klaušs. Bet Jānis ir atsūtījis audio sveicienu, un to arī šobrīd noklausāmies. Sveiciens no Bauskas visiem! Godājumie līvānieši, svētku dalībnieki un viesi! Mūsu valstī vasaras mēnešos notiek ļoti daudz dažādu pasākumu. Un tā šogad ir sanācis, ka tieši šajā laikā, kad Līvānu novadā tiek svinēti svētki, Bauskā risinās Latvijas Republikas sporta veterānu 52. vasaras sporta spēles. Šajās sacensībās manis vadītā volejbola komanda aizstāv Latvijas Republikas čempiona titulu, kuru izcīnījām pērn Jelgavā. Tādēļ lūdzu attaisnot manis, kā pagājušā gada Līvānu novada goda pilsoņa prombūtnī. Vispirms sirsnīgi vēlos sveikt šī gada Līvānu novada goda pilsoni Caunes kundzi. Vēlu viņai labu veselību, izdošanos lielās un mazās lietās. Lai jauki svētki un priecīgs prāts visiem, kas manī klausās. Lai plaukst un dziļi Līvānu novads. Urā! Paldies, paldies Klaužas kungam un paldies arī delegācijām un delegāciju vadītājiem. Vēlreiz aplausi Vaivoda kungam, aplausi Lietuvai, aplausi Polijai, Igaunijai, Krievijai, Baltkrievijai un Ukrainai par sveicieniem Līvānu pilsētas svētkos un Līvānu pilsētas jubilejā.